Labdien, kolēģi! Ļoti priecājos piedalīties šodienas seminārā un runāšu par Osnabrikas deklarāciju un tā sasaisti ar Latvijas profesionālās izglītības politikas attīstību. Un, kā zināms, Osnabrikas deklarācija ir jaunākais Eiropas Savienības profesionālās izglītības politikas dokuments. Nākošo slaidu lūdzu. Līdzīgi kā tas ir augstākajā izglītībā, Boloņas process, mums profesionālā izglītībā Eiropā ir Kopenhāgenes process. Tas sākās 2002. gadā, un šī procesa ietvaros noteiktā laika posmā dalību valstis vienojas par prioritātēm. Kā mēs zinām, pēdējos 5 gadus mēs strādājām ar Rīgas secinājumiem, kuri tika pieņemti 2015. gadā Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Savienības padomē. Mums bija 5 prioritātes, un šobrīd ar nākamo gadu sākas Osnabrikas deklarācijas prioritātes, tās ir 4. Nedaudz atgādināšu, daudzi no jums jau, protams, to ļoti labi zina, bet tā ir vienošanās starp dalību valstīm, Eiropas komisiju, kandidātu valstīm un citiem partneriem. Nākošo lūdzu. Tuvāk pašai Osnabrikas deklarācijai, tās vadmotīvs ir izcila un iekļaujoša Eiropas profesionālā izglītība. Un, lasot Osnabrikas deklarāciju, viennozīmīgi kļūst skaidrs, ka ir aicinājums dalību valstīm rīkoties aktīvi, proaktīvi, nevis reaģēt uz kaut kādiem konkrētiem izaicinājumiem. Un visas Osnabrikas deklarācijas vadmotīvs tā ir digitalizācija, zaļā izglītība, ilgspējīga attīstība, noturība pret krīzēm. Un Osnabrikas deklarācijā ir 4 galvenie virzieni, par kuriem arī vēlāk runāšu. Lūdzu tālāk. Runājot par Latvijas izglītības attīstību, mūsu nākamais plānošanas dokuments ir izglītības attīstības pamatnostādnes nākošajiem 7 gadiem. Tam ir 4 lielie prioritārie bloki, un varu ar pilnu atbildību apgalvot, ka arī mūsu izglītības politika iet roku rokā ar Eiropas prioritātēm un nevis reaktīvi, bet aktīvi un proaktīvi, jo mums ir ļoti līdzīgi politikas uzstādījumi šajos 4 blokos, un digitalizācija ir nevis kā viens prioritārs mērķis, bet kā caurviju prioritāte visos mūsu attīstības virzienos. Nākamo lūdzu. Kas vēl man šķiet ļoti simpātiski mūsu izglītības attīstības pamatnostādņu šobrīd vēl projektā, ka visi jautājumi tiek skatīti 4 līmeņos. Tas ir indivīds, izglītības iestāde, izglītības pakalpojums un izglītības sistēma. Un iepriekšējā slaidā bija arī aprakstīts tāds kā mūsu nākotnes politikas moto, kurā ir rakstīts, ka katram individam ir jāspēj attīstīties iespējami vislabākajā veidā. Nākamo lūdzu. Un, lūk, runājot par pašu Osnabrikas deklarāciju un tās 4 mērķiem, pirmais mērķis – noturība un izcilība, nodrošināt kvalitāti, iekļautību un elastīgumu. Un jāsaka, ka arī Eiropas Savienības politikā ir izveidojies tāds interesants vārdu savienojums – iekļaujoša izcilība, kas savā ziņā varētu šķist arī tā kā pretrunīgs un paradoksāls, bet mēs Latvijā jau sen esam sapratuši, ka tur paradoksa nav, un arī turpmākajā prezentācijā es to arī nedaudz nodemonstrēšu. Bet tātad šajā pirmajā mērķī ir runāts par ļoti daudzām svarīgām Eiropā lietām. Inovācijas politika, pieredzes apmaiņa, izcilība profesionālā izglītībā, arī veidojot šos profesionālās izglītības izcilības centrus un to apvienības Eiropas mērogā, dažādas prasmju ekosistēmas, darba vidē balstītas mācības, tehnoloģiju attīstība un sociālā iekļautība. Nākamo lūdzu. Otrais mērķis Osnabrikas deklarācijā ir jaunas mūžizglītības kultūras izveide
un tālāk izglītības un digitalizācijas nozīmes pieaugums. Jāsaka, ka jūs praktiski katrā no šiem mērķiem redzēsiet pieminētu digitalizāciju, jo, kā jau es minēju, tas ir Osnabrikas deklarācijas vadmotīvs, un digitalizācija nav kā pašmērķis, bet tā ir ļoti organiskā veidā ievīta visās prioritātēs. Un tātad šeit tiek runāts par digitālā laikmeta un zaļās politikas ietekmi, kas maina darba vidi un kvalifikācijas, rodas jaunas profesijas, tām ir saistība arī ar nacionālajām kvalifikāciju nozaru struktūrām. Un mūža izglītības kontekstā ir veidojama ciešāka saikne starp sākotnējo profesionālu izglītību un tālāk izglītību, kur milzīga nozīme ir pedagogiem un, protams, šīm digitālajām platformām un mūsu pedagogu spējai tajās arī profesionāli darboties. Nākamo lūdzu. Bet runājot par Osnabrikas deklarācijas 3. un 4. mērķi, jāsaka, tie ir ļoti drosmīgi un ambiciozi, jo ja līdz šim šīs digitālās un zaļās lietas bija it kā pakārtotas, tad šobrīd tas jau ir ļoti skaidrs prioritārais mērķis vai vesels mērķu kopums. Tā ir ilgtspējība, zaļā pieeja profesionālajā izglītībā. Un šeit atkal mēs runājam par digitālās transformācijas un zaļo pieeju sasaisti. Tā ir sadarbība un pieredzes apmaiņa, izglītības un darba vides sasaisti ilgspējīgai attīstībai, darba tirguma aktuālās prasmes zaļās pārējas kontekstā un atkal pedagogu un mentoru loma šajos procesos. Tātad visur caurvīs arī pedagogu un mentoru loma. Nākošo lūdzu. Un visbeidzot 4. mērķis, kas ir vispār pirmo reizi šādā augstā līmenī pacelts, jau direktore Rūta par to minēja. Internacionalizācija profesionālajā izglītībā kļūst par augsta līmeņa prioritāti, jo, kā mēs visi zinām, konkurence vairs nepazīst ne reģionu, ne valstu, ne nacionālās robežas, bet tā kļūst globāla. Un uzstādījums ir tāds, ka ir konkurentspējīgai jākļūst visai Eiropas profesionālai izglītībai. Tas nozīmē arī, ka lieli finanšu līdzekļi tiks novirzīti sadarbībai ar tās augtajām trešajām valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības, dažādos līmeņos, gan izglītības iestādes līmenī, gan politikas veidotāju līmenī, gan, protams, kontekstā arī darba devēju līmenī, tiek veidota Eiropas izglītības telpa un tiek veicināta profesionālās izglītības starptautiskā dimensija. Un te ir runa ne tikai par tādiem tīri tradicionāli tā kā izglītības sistēmas virzītiem jautājumiem, kur jau šobrīd ļoti lielā mērā iesaistās arī darba devēji. Tā ir kvalifikāciju caurskatāmība un salīdzināmība, kopīgas programmas un kvalifikācijas, dažādas Erasmus Plus programmas un Eiropas sniegtās iespējas darba tirgus pieprasījumu piedāvājumu salāgošanā. Bet tā ir, kā jau minēju, kopējā Eiropas profesionālas izglītības konkurētspējas veicināšana un sadarbība ar valstīm ārpus Eiropas Savienības, kur Eiropas programmas Erasmus Plus ietvaros tiek plānoti tiešām ievērojami līdzekļi. Un arī mūsu izglītības iestāžu internacionalizācijas stratēģijās, bet arī šajās pamata investīciju un attīstības stratēģijās mēs ļoti lielu uzsvaru liekam tieši uz internacionalizāciju, nevis kā pašmērķi, bet saistībā ar to, ka viss jaunais inovācija var rasties un tikt attīstīts tikai mācoties plašākā globālā kontekstā, nevis paliekot šauri tikai savas valsts vai reģiona vai izglītības iestādes ietvaros. Tātad šī skaitās, kā arī Rūta minēja, tāda ļoti augsta līmeņa prioritāte inovācijai, tai skaitā. Nākošo lūdzu. Un vēlreiz šajā slaidā vēlējos akcentēt digitalizāciju kā caurviju motīvu visā nākošajā 5 gadu periodā, kas ir minēts Osnabrikas deklarācijā un arī mūsu Latvijas izglītības politikas dokumentos. Un kā redzat, šeit ir tādi akcenti, kādā veidā arī šī digitalizācija vislabākajā veidā varētu tikt izmantota.
Tā skaitā arī šeit ir minēti gan mobilitātes, bet mērķtiecīgas mobilitātes ar konkrētu mērķi, ar inovācijas pārnesi, ar dažādu jaunu iespēju rašanu, dažādiem inkubatoriem, labas prakses apmaiņu, un tas ir viss ilgspējīgas attīstības kontekstā. Nākošo lūdzu. Un tuvojoties savas prezentācijas noslēgumam, šeit jūs redzat attēlu, kur 30. novembrī ļoti augstā līmenī pamatā ministru līmenī tika apstiprināta Osnabrikas deklarācija, bet ir svarīgi piebilst, ka šis dokuments ir tapis kontekstā ar kādu citu ļoti svarīgu Eiropas līmeņa nesen pieņemtu dokumentu, un proti tā ir Eiropas Savienības padomes 2020. gada 24. novembra ieteikums par profesionālo izglītību un mācībām ilgspējai, konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un noturībai. Ar šo dokumentu gan angļu, gan latviešu, gan citās valodās var iepazīties publikācijā oficiālajā žurnālā. Es domāju, ka šī saite arī prezentācijā varētu darboties. Un kāpēc es minu šo dokumentu? Jo, ja Osnabrikas deklarācija ir tā kā, savā ziņā terminēts dokuments ar konkrētiem mērķiem 5 gadiem, kā tas bija Rīgas secinājumi 5 gadiem, tā tagad ir Osnabrikas deklarācija, tad šis padomes ieteikums runā par ļoti līdzīgām lietām kā Osnabrikas deklarācija, bet tādā plašākā ilgtermiņa perspektīvā, un šis nav terminēts dokuments, tas ir ilglaicīgs dokuments, kas parāda politisko virzību Eiropā profesionālajā izglītībā jau ilgākā laika posmā nākotnē. Un lūdzu manu pēdējo slaidu. Un man pašai šis slaids ļoti patīk, un tam ir tāda zināma vēsture, ko es jums gribētu izstāstīt. 2016. un 2017. gadā mūsu ministrija kopā ar Latvijas darba devēju konfederāciju, kāda Eiropas Savienības Erasmus Plus projekta ietvaros, rīkoja plašu promocijas vai popularizācijas kampaņu darba vidē balstītām mācībām. Šī projekta ietvaros tapa arī šis plakāts, kas, manuprāt, nav novecojis un arī nenovecos nekad. Mūsu sauklis DVB mācībām bija dari un mācies, viss tikai sācies, bet īpaši man ir tūs šī tēlu sistēma. Un kā to var noprast, kāpnes simbolizē attīstību, izaugsmi, šie krāsainie zābaciņi vai kurpītes simbolizē mūsu katru ar mūsu spējām, interesēm, varbūt īpatnībām, ambīcijām, mērķiem. Un lūk, katrs mēs varam veidot savu karjeru vai profesionālo vai personīgo pilnveidi mums pieņemamā un saprotamā veidā, bet pats galvenais ir īstenot savu potenciālu, nepalikt zem savu spēju līmeņa un katram sev iespējamā veidā virzīties pa šīm te attīstības kāpnēm. Un es ar zināmu humoru gribētu arī pateikt, ka mēs jau tālajā 17. gadā esam proaktīvi iekļāvuši šo jauno saukli, iekļaujoša attīstība, jo katram mums ir iespēja attīstīties tādā veidā, kā mums ir dots no dabas. Un noslēgumā es gribētu to vēlēt gan visiem mūsu audzēkņiem, gan arī mums katram pašam, jo mēs dzīvojam mūsu izglītības laikmetā, un arī mēs katrs varam jebkurā savā dzīves posmā turpināt savu profesionālo un personīgo izaugsmu un attīstību. To arī vēlu mums gada nogalē visiem, un paldies par uzmanību.